esiet tādi paši kā vienmēr, nu tikai mazliet klusāki un nopietnāki. Bet tomēr sajūta ir tāda, kā mēs būtu brīdi gājuši, atnākuši krustcelēs, no kurienes tālāk būs jāiet katram vienam pašam. Un varbūt šai brīdī atcerieties vēl to agro 1. septembra rītu, kad pirmo reizi vērāt skolas durvis, lai nostātos uz nezināmās pasaules sliekšņa. Un varbūt, ka šai brīdī jums vēlreiz pamāja jūsu bērnība. Nu, tagad varam brīdi atskatīties un izvērtēt, kādi bijām un kādi nu esam. Un varbūt, ka liksies, ka viss varēja arī pavisam savādāk un labāk, bet liels darbs nu ir paveikts, un paldies par to jums. Lai spirkti ceļavēji pūš vienmēr jūsu sapņu burās, lai jūsu vecāki vienmēr lepnums par jums, un neaizmirstiet arī mums. Paldies! Paši absolventi, ko vēlas. Sacīt lūdzu. Mēs gribam pateikt, ka paldies mūsu skolotājiem, kas tieši šos 12 gadus ir bijuši vienmēr kopā ar mums, kuru attieksmē pret mums mēs esam jutuši tikai lielu, bezgalīgu pacietību un rūpes un neviltot mīlestību. Audzinātāji, mēs jums vēlamies pateikt paldies par neizsīkstošo enerģiju, bezgalīgo mīlestību un mūžīgu uztraukumu par mums. Bet nu šodien ir pienākusi tā diena, kad mēs droši varam pēdējos. Neceliet augšā nāties, neturiet pie rosetes. Es kājām iešanu mācīšos pats. Nesakiet jāvārdīt, nesakiet nevārdīt. Es savus sakāmos sacīšu pats. Nesakiet, tur ir dienvidi, nesakiet, tur ir ziemeļi. Savas debes pusītes, skatīšos pats. Nesakiet manā vietā, nesakiet, nepeliet manā vietā, neariet manā vietā, nedzīvojiet manā vietā. Es savu tīrumu uzāšu, es savu seju iesēšu, es savu labību nokļaušu. Es laimus pakaļ, es savu likteni, es savu laiku izkalšu pats.
Pirkstiem norādā, trakais tur aizsoļo.